Viena diena laba, otra pilna parādiem. Tur, kur dzīvot var bez stresa, man to bildi parādiet. Tomēr visiem vajag gejs, tāpēc vilki parād skrien pakaļ dārgām tačkām un vēl ķēdi pilnu karātiem. Dažādiem apstākļiem sakrītot, izveidojās mana pieredze tāda, vairāk par neko nedot un sūta. Un es tajā ieliku vārdu spēlē, kas bīstama likās, ka esmu dzimstai. Sīkais kritikai nepakļāvās, apsities, pievērsās sev tikai kārtējo vakaru tinti laist. Vārdu pēc vārtās rinstais, pietam vēl labākā kingitais, bet lēti kā ego dēļ kritikas sabrūkā Lego, nosotika lejā uz zero, izmeta kārtīgu eroru. Tas, kas pa gadiem dādikti bija celts, tagad man izraisa morālu teroru. Zinu, par ko es iestājies esmu, bet pamest to nezinu kā. Vakar uz progresu neveda prāts, tagad to zinu, bet nevaru sākt lēni vai jā. Mēs esam gaisā skatītāji Pārlielupē. Podkāstā, kuram nav robežu, gan viesu skaita ziņā, gan arī tajā, cik viņi ir jaudīgi. Jo jaudīgāk, jo skaļāk, jo tālāk, pāri kalniem, pāri lejām, Kjūmanis. Tikko mēs dzirdējām oficiālo mūzikas devēju un atbalstītāju Pārlielupē. Mani sauc Konstantīns Zelčs-Vuškāns, un ja tu neesi abonējis savu Pārlielupi, atvainojos, tas ir liels zaudējums tavā dzīvē. Šodien kopā ar mani ir otrs laidījuma vadītājs Ģirds Bumbērs. Jā, čau visiem. Un jaudīgais viesis Valters Zelčs. Čau, labdien. Valter, lai skatītājiem uzreiz nebūtu nekādu tādu divdomīgu smīkņas tādas sejā, jā, vai vēl kaut ko smīkņāšanas, vai mēs esam ar tevi radinieki? Nē, mēs neesam. Iespējams esam, tikai nezinām viens par otru, bet līdz šim nebija dzirdējis. Ne? To arī savu tēvu nezinu, jā? Savu tēvu it kā zinu, jā. Bet, visādi var gadīties. Radu sajietos tikušies neesam. Okay, SIS, tāds skatītāji, objektīvs podkāsts tiks vadīts, jā, nemelo rubrikā. Valters Zelčs nodarbojas mums ikdienā zemnieku saimā, kā ārpolitikas eksperts, un arī pats ir lauksaimnieks. Tieši tā. Varbūt drusciņi par sevi priekš skatītājiem, jo ir kā ļoti daudz publikāciju, ļoti daudz sarunu ierakstītu ar tevi jau vietu. Tu esi ļoti atraktīvs un jauns cilvēks, kas priecē tikai tādu mums vairāk Latvijā. Drusciņi par sevi varbūt var pastāstīt. Drusciņi skatītājiem tur skola, alma mater un pirmā darba vieta, kaut kas tam līdzīgs. No kuras skolas sākt vai no sākuma skolas pilnīgi? Sāksim vidusskolu. Sāksim ar vidusskolu. Labi, vidusskolā es mācījos Dobelē, Dobeles valsts ģimnāzijā. Tāpēc, ka man lauka saimniecība netālu arī salīdzinoši no Dobeles, tur Ģukas pagastā, kad 15 km no Dobeles. Tur biju vidusskolā, un vidusskolā parasti visi izdara arī tās savas izvēles, no kur tu iesi augstskolā mācīties. Un tad pirmā doma bija, it kā loģiski ir ģimenei saimniecība, varbūt lauksaimniecība, bet tā kā Džekam 18 gadi, neviens viņam neko tur neliks un nerādīs. Džeks pats izvēlēsies, ko viņš dzīvē darīs. Kas likās interesants, kas nē, standarti, viss tur jurisprudences, vispārējais, nē, likās labi, ņemsim politikas zinātni. Politika tas stilīgi liekas forši. Tas varētu būt tās. Tā es arī iestājos Rīgā sociālo zinātņu fakultātē Latvijas Universitātā politoloģijas studijās. Tas bija laikam jau pirmais gads, ka es nostudēju un likās, kaut kā vēl atpakaļ pie tām saknēm, pie zemes, pie lauksaimniecības. Bet tā sākt studijas arī pamest īsti nevar. Tad es sāku štukot, kā var apvienot to politoloģiju ar lauksaimniecību, tas, kas sirdī tūs. Tad jā, sākumā likās, varbūt strādā kaut kādā valsts iestādē, tur zemkopības ministrijā vai kur, bet, es zināju, mums saimniecība arī bija zemnieku saimas, tāda lauksaimnieku biedri. Tad uzrunāju viņus, vai jums nevajag kādu praktikantu. Jā, paņēma mani praksē, pēc prakses tur arī palika, un faktiski, tā ir mana pirmā un līdz šim pat vienīgā darba vieta. Neskaitot tur kaut kādus paintballā pastrādāju studiju laikā, lai piepilnītos kaut kā tur restorānā ar kartupeļu pamizot, tādas lietas. Bet tāda nopietnā darba vieta, šī ir pirmā, un kurš laikam jau 9. ja ne 10. ne, laikam 9. gads tur arī ir aizgājis. Super. Girt. Jā. Tev ir daudz jautājumu. Mēs viņus arī apkopojām, tavs jautājums sūtījām arī Valteram. Un pie visa tā, jauns lauksaimnieks, politikas eksperts, ārpolitikas eksperts, jā, lauksaimniecības nevalstiskajā sektorā, tā tālāk un tā joprojām.
Bliez iekšā, nemelo rubrikā, pirmo jautājumu Valteram. Bet tā agresīvi tā, lai viņš nobīstās, lai viņam uzreiz respekts pēc tevi, viņš tur trīcošu valsi atbild. Sāksim Nelabēju, neko nedarīju. Stāvēju malā, fotografēju. Viss kārtībā. Principā, jā, pirmais jautājums. Kas ir grūtāk? Strādāt ar zemi vai ar cilvēkiem? Labs jautājums. Jā, es zinu, ka jūs man jautājumu sūtījāt, es, kad viņas, godīgi sakot, neparlasīju. Līdz ar to tās visas atbildes nav baigi pārdomātās. Bet šeit es teiktu tā, un es nelaicu no jautājuma, bet, nevar tā viennozīmīgi atbildēt, jā, tas ir smagāk, un tas atkal ir vieglāk. Tas ir stipri citādāk, jo, redz, man tā privilēģija, ka es varu gan strādāt ar zemes, sevišķi tur ražas novākšanas laikā 16-17 stundas tai kombainās sēdēt. Tad domāt, šis tikko nokultais lauks, kā viņi tagad uzvar, pēc tam apsēt. Un tad, nosacīti, tā kā augkopība off-sezonā, tur ziema, rudens, pavasaris, tad es varu to biroja darbu arī padarīt zemnieku zemā. Tie ir dažādi, teiksim, fiziski grūtāk viennozīmīga lauksaimniecība. Kaut vai visa modernā tehnika, vispārējais, tas fiziskais aspekts ir nedaudz noņems, tāpat fiziski un tā, kaut kādā laika grafika viedoklī ir grūtāk lauksaimniecība. Bet tad atkal, tā tīri prāta ziņā nodarbināt, tāds emocionālais izsīkstēšana ir tad tiešām tajā biroja darbā. Viena lieta gan, kas ir lauksaimniecībai plus salīdzinot ar biroja darbu, un tas ir ļoti labs, baiglabais plus, ir tas, ka tu vienmēr redzi tā darba augļus, labus vai sliktus, bet tu viņus redzi. Uzvar to lauku iesēju, tad vai kur man ir izaudzis baigi labais vai normālais, vai arī neizaug nekas. Tur ir konkrēta lieta, kaut kas taustāms. Birojā tas lielais... Tas, kas baigi bieži dod arī pa galvu, ka tu tur ņemies nedēļām, mēnešiem, tur tādi saskaņojumi šādi, darba grupas, tādas vizītes, un beigās, tu īsti nesaprotā, kas tad no šitā viss ir sanācis. Tur gribējām atvieglot kaut kādu prasību, nav pa visiem laukiem tagad lauksaimniekiem Latvijā jāziņo kaut kāda dati ir par 3. daļu. Tas ir labi vai nav labi? Līdz galam priecīgs un nees. Un tas, nav kaut kas taustāms, tāds reāls. Tā ir tā daļa, kas varbūt iztrūks biroja darbā, bet viennozīmīgi pateikt, ka viens ir vieglāks un otrs smagāks, tā nevar. Tas citādākas lietas, un man tiešām tā milzīgā privilēģija, ka var pārslēgties, jo ilgi strādājot birojā, liekas, ka es varētu pabraukt ar traktoru tagad, vai ne? Un tad, kad tu to 1,5 mēnesi nobliedz tajā tehnikā, tad liekas, cik forši tomēr būtu birojā, varbūt pasēdēt tā mierīgāk, jā. Tā kā tie ir dažādi darbi, es viennozīmīgi neteiktu, viens ir vieglāks vai otrs ir smagāks. Ātrais jautājums, cik tev ir hektāri vispār? Tagad mums sejplatība, apsētā platība 240, kas ir. Tas nav ļoti daudz, bet tas nav arī ļoti maz. Tas ir viena cilvēka saimniecība, jā, principā. Tā ir viena cilvēka saimniecība, bet man liekas, priekš jauna cilvēka Latvijā tas ir vairāk nekā prasīts, jo mūsdienās aizvilkt jau jauniešu kartupeļu talku ir izaicinājums. Kur vēl viņam pateikt, tagad tev būs jāsēž traktorā, pēc tam tev būs tas viss vēl, jāapstrādā vēlreiz, un tā katru gadu no sākuma viņš reāli, kā katru gadu viens un tas pats notiek. Es domāju, vienreiz novākšu un aizmirsīšu. Jā, bet Valteram, es domāju, pieņemsim, ir bišķi savādāk, jo Valters ir tajā vidē uzaudzis. Jā, tā ir tava tā kā pilnīgi citu domāšanu. Un tīri teorētiski, tie gadi teorētiski ir visi vienādi, bet, tiešām es 2 vienādus gadus neatceros. Tur katru gadu savi figūri, savas lietas nāk ārā. Kāda izaicinājuma tehniskajā? Jā, tad tur kaut kas noplīst, tad atkal viss noplūst, un tad kaut kas tur... Kādreiz traktoru nozaguši kāds? Nē, paldies Dievam, bet mums cits reāli apstāsts, tur paveicās nenormāli vienkārši, jo tas bija laiks, kad tie interneta krāpnieki nebija tā, plaši zinām, tur nezvanīja no omnivām krieviski, no Spānijas, neviens sev, jā. Un es atceros, vajadzēja mums saimniecībā tādu traktoriņu, nelielu, bet ar tādu frontālo iekravēju, lai visu kaut ko var cilāt. Un tēti skatās sesā, jā, ir viens un šausmīgi lēti un baigi labi. Apakšā tur, kur, zināt, tas sesā var redzēt vietu, kur atrodas cits. Bet, ok. Sazinās, jā, kompānija, kas no Anglijas ved tos traktorus. Šurp, jā, traktors pieejams, atsūta bildes, visu tehnisko stāvokli. Varat pirkt, cena tiešām labi, atsūta video, kā rūts, visu forši. Labi, kas nākošie soļi, jāveic priekšapmaksa ir, 50%. Šobrīd apmaksājot 50% piesaņemšanu. Labi, nedaudz tāds raustīkls ir, bet, izskatās, ka viss droši, video ir, bildes ir.
atnāk rēķins par 50%. Es neatceros, cik tas naudas ziņā bija kaut kāda, varbūt 15, 16 tūkstoši. Nebija nenormāli, netveram tā summa, lietos traktors un neliels tomēr. Un tu esi aizskait to naudu. Tas 50%. Jā, to 16 tūkstoši vēl tur dusmojas. Kaut kādas tur valūtas konvertācijas diezgan dārgi. Banka atmet atpakaļ. Viņš dusmīgs, haidies, tikko samaksāja par to valūtas konvertāciju, jāsūta vēlreiz. Bet tad tomēr izdomājam tiem visiem līgumiem un visiem dokumentiem, ko viņi sūta, apskatīties, tie paraksti, kādi ir. Jo it kā skanē tie dokumenti. Viss perfekti vienādi. Tad sāc vairāk googlēt par to kompāniju, saprot, ka tas ir metiens. Un tajā brīdī mums sapratām, cik šausmīgi var noveikties, ka banka atgriez to maksājumu atpakaļ. Jo, protams, pēc nedēļas ne tas veikals bija ne sludinājums, ne traktors, tā kā ļoti paveicās. Bet nozagts, paldies Dievam, traktors neviens nav. Ok. Uz veselību. Atvainojos. Jā. Viņš pilnīgi tā kā piekrita, kad labi, ka nav nozagts. Jā. Nākamais jautājums mūsu viesim, jaudīgajiem viesim. Jaudīgs jautājums, lūdzu. Ko pilsētnieki visbiežāk pilnīgi nepareizi saprot par mūsdienu lauksaimniecību? Tas ir ļoti labs jautājums. Jautājums pilnīgi pretī, ko viņi pareizi saprot. Es laikam dalītu divās daļās. Viens tāds strateģiskais līmenis un viens tāds operacionālais. Operacionāli ļoti daudz ko nesaprot. Viņiem, es nezinu, brīžiem ir sevišķi Rīgā, man liekas, ka tā kopējā. Kaut vai es sev palabošu, agrāk man likās, ka visi domā, ka ar lauksaimniecībā tur ir viss slikts. Izrādās, ka tie cilvēki īstenībā par lauksaimniecību nedomā neko. Un savulaik bija arī ar Arni Kaktiņu SKDS sarunu tur par lauksaimniecības tematiku, un es viņam teicu, ko diez viņi domā par to, un ja mēs darītu šādi, viņš kāpēc tev liekas, ka vispār kādam par lauksaimniecību ir jādomā? Un tā arī ir, ka caurmērā viņi par lauksaimniecību neko nedomā, bet tā neizpratne ir zinām. Cilvēkam liekas, ja tur, nezinu, govs nav ārā, tad viņa tur tiek, piesieta un līdz pēdējiem tas tesmeņš miegs, lai pēdējā pienalās izlīt. Un ja tur uz lauku uzbrauc smidzinātais, tad tur visam tulītām būs nāve. Un ja tur nav kūtsmēls uz tā lauka uzlikt, tad tur nekas neaugs. Tā visas tehnoloģijas ir šausmīgi gājušas priekšu. Un ne tikai tehnoloģijas, tā kā mašīnas, bet arī augu ģenētika, dzīvnieku ģenētika vispārējais. Bet tās tādas jau nianses. Es domāju, lielajā bildē tas, ko mēs visi kas nav saistīta ar lauksaimniecību. Un arī īstenībā daļa, kas ir saistīta ar lauksaimniecību, nesaprot, ka pati lauksaimniecība pasaulē ir mainījusies, jo mums kaut kā prātā vēl joprojām. Un arī man tā sirsnīgi un mentāli patiktos, ja te būtu tāda ulmeņlaika stila lauksaimniecība. Mazas saimniecības, katrs sien tur savu sieriņu, biespienu ražo, katrs savus miltus un auzu pārs ražo un tad tirdziņos tirgo. Govis ar rokām stāvs. Jā, to var darīt. Un tas ir tā jauki, mīļi, tur Āgenskalna tirdziņā aizbraucot, bet tā pasaules bilde ir tāda, ka milzīgas 100 miljārdu rūpnīcas, kuras pārstrādā lielus kvantumus. Līdz ar to ir Latgala produkts, un 90% iedzīvotāji pirks nevis Āgenskalna tirdziņā, bet viņi pirks maksimāli un lētāko, vai ne? Tā kā, ja mēs gribam to biznesa pusi būvēt, tad, diemžēl, patīk tas vai nē, mums ir jāsaprot tas, ka sistēma mainīsies visā pasaulē. Tas ir liels jaudas pārstrādes, tur vairs nav mazie ražotāji. Tas gan nenozīmē, ka ir jāizvēlas ar vienu un otru, tur var būt kaut kāds balans, teiksim. Tai cilvēku daļai, kur gatava tās nišas Āgenskalna tirdziņā pirkt, labi, tiem tur tās 20, 30 saimniecības Latvijā ir, bet lielajai masai, kurai svarīga ir cena un pieklājīga kvalitāte, tie tad ir vai nav tā, ka tie, kuriem ir svarīga tā cena, ka viņiem ir tā kā praktiski nospļauties? Jā. Piemēram, esmu redzējis tās pašas olu jautājumus. Pie kā izskatās kaut kāds prostos turētas vistas? Jā. Pie kā? Man vajag cenu. Jā. Gaļa no Polijas, gurķi no Lietuvas un tādā garā. Nē, bet tu viņam piedāvā to olu, bet dārgāk, un pasaka, šitā viss redzēs saules gaismu. Kur tik dārgi? Pilnīgi vienalga. Jā, tas ir svarīgi. Nemaksā tik lēti. Jā, tas ir svarīgi ārkārtīgi mazai daļiņai no iedzīvotājiem. To arī Eirobarometra aptaujas ir tāds, ko Eiropas Savienības līmenī veids. Un tur, kad viss zaļais kurs bija savā zenītā, tad tas viens no parametriem, ko cilvēkiem prasīja, kas jums svarīgi izvēlētos pārtiku, vai arī tā klimata pēda jums svarīga. Īstenībā rietumos pat tur tā bija tā, ka trešajā vietā, kaut kur pirmajā vietā Dānijā, man liekas, tas bija svarīgākais aspekts, ko iedzīvotāji saka. Latvijā nemainīgi. Pirmais ir cena, otrais ir garša, trešais kvalitāte un tā klimata pēda, vai kas var 17, 18 vieta. Jā, it sevišķi pie mums tas ir, ka cilvēkam reāli svarīgi ir cena. Tu drusku pieminēji to, kad
tajā visā intensīvajā lauksaimniecībā tur miglo daudz un vispārējais, tu viss nomirs. Un ļoti bieži tā, ka piemēram Zemgalē ļoti skaists tur lauku viensētas pārdodās pa vidu tīrumam. Ja, visapkārt viņam ir tur kaut kādi lauki, tur nezinu, raps vienalga, kas sasēts, un tad smuka tur uz pāris, tur nezinu, 1000 kvadrātiem vai vairāk palikusi ir lauku viensēta. Un viņi maksā ļoti lētu naudu. Un es vienreiz intereses pēc piezīmēt tam īpašniekam, saku, kāpēc nepērk? Tik skaisti viensēta, tu taču var atpūsties gan pa vasarām, gan arī ziemā, varbūt aizvaro pabaudīt kaut kādus sniegotus laikus. Visi nobijušies no tā, ka apkārt tie lauki tiek tur migloti, kāds tur dzeramais ūdens kvalitāte, blā, blā, blā. Varbūt tu vari mums dusiņi tā kā to graut, to mītu. Nav taču tā, ka tu tagad nevar apdzīvot tās lauku viensētas tikai tāpēc, ka apkārt tur nodarbojas lauksaimniecība. Protams, es pat dzīvoju. Faktiski lauku ieskauts. Bet savu. Savu lauku, jā, bet viņi tā tiek apstrādāti tāpat kā mani lauki pie citas viensētas, teiksim tā. Protams, gan mēslojot, gan arī lietojot augu aizsardzības līdzekļus, tās nav kaut kādas jauna vasaras, tie ir ķīmiski produkti, jā, bet viņi ir izgājuši lielam Eiropas gan ķīmijas aģentūra, gan pārtikas nekaitīguma iestādes sietam. Tur ir konkrēti, teiksim, devas laiki, kad, cik pie kādiem apstākļiem drīkst lietot, bet tas svarīgākais, ko cilvēkiem ir jāsaprot, un lielākoties viņi arī to saprot, varbūt ar dažiem izņēmumiem, ka tie līdzekļi jau ir šausmīgi dārgi. Tas tāpat kā cilvēkam, tad, kad vajag dzert zāles, labāk viņas ir nedzert. Ne tikai tāpēc, ka tas var nebūt labi veselībai, bet tāpēc, ka viņas ir dārgas. Un lauksaimniekiem ir tieši tāpat. Ja tie augi, teiksim, tur nav slimi ar, nezinu, ar rūsu vai miltras vai jebko citu, neviens nepirks tagad bākas maisījumus par 6,000 eiro un nebrauks uz lauku, tā es neko darīt smidzināt. Profilaksei. Jā, tas ir daudz par dārgu, to vienkārši nevar atļauties ar lauksaimniecībā principā lauku smidzina tikai tad, kad tiešām vajag, un arī pat ne pie pirmajām pazīmēm. Ja tur kaut kur stūri ir tā miltras, lai viņi ir, ja viņi neaiziet līdz pa visu lauku un tur nenoposta visu ražumanu, tad lai viņi tur ir un dzīvo. Tā kā tas ir viens aspekts, un otrs, jā, tik tiešām, lai kur, bet es teiktu, Eiropas Savienībā tie standarti ir visaugstākie. Mums tik šausmīgi daudz vielas arī izņems, kas visā pasaulē, tur Argentīnās, Amerikās, Krievijās, Ukrainās, Ķīnās, Indijās tiek lietot. Mums tas jau vairs nav arī Eiropas līmenī jautājums, vai tas produkts varētu būt, ir bīstams vai nav. Vai viņš potenciāli pie noteiktiem apstākļiem varētu kaut kādā veidā būt bīstams, un ja var, tad viņš ir izņemts ārā. Tā kā visu, ko lauksaimniecībā šobrīd lieto, ja vien lauksaimnieks to dara pareizi, un lauksaimnieki lielākoties to dara pareizi, jo viņi ir ieinteresēti, lai tas produkts nostrādā, tad tas ir gana droši, es teiktu tā. Un starp citu arī ik pa laikam taisa, manuprāt, tas bija Biors ar Valsts augu aizsardzības dienas tās atliekvielu analīzes Latvijas produktos, un salīdzinā, cik daudzās atliekvielas ir ārvalsts produktos, tad Latvija vienmēr ir top 3, ja ne pirmajā vietā, kur, teiksim, pārsniegumi nav vispār necik, un jā, ir atrastas atliekvielas, bet pilnīgi pieņemamās atļautās devās 2, 3, 4%. Droši pār 90 mums ir vispār pilnīgi tīri bez jebkādām atliekvielām, tā ka tur nekas nebūtu smidzināts. Tā kā, jā, tās nav jauna vasaras, kā es teicu, tie ir nopietni līdzekļi, bet profesionāli un pareizi lietojot un maz lietojot, un Latvijā mēs lietojam 3 reizes mazāk kā Eiropā visus šos līdzekļus. Tad tas ir gana droši. Okay. Nākamais jautājums. Viena lieta, ja tev būtu jānosauc viena lieta, kas visvairāk dotajā, teiksim, brīdī apdraud Latvijas lauksaimniecību? Iebilst tā pa galvu. Viena lieta. Šis jautājums bija aizsūtīts viņam, ja? Es nezinu. Nē, es neko nesūtīju. Arī, ja būtu atsūtīts, es viņu nebūtu izlasījis. Tā pirmā lieta, kas man nāk prātā, ir tāda neskaidrība saistībā ar to, kas būs pēc 27. gada ar Eiropas Savienības budžetu un lauksaimniecības politiku, jo Eiropas Savienība savu budžetu plāno nevis katru gadu, bet tik pa 7 gadiem, un tad arī paredz lauksaimniekiem, teiksim, kāda būs tā aploksnīta. Un šobrīd tā kā raustīšanās, un tā kā kaut kas būs, tā kā nebūs, viens saka vairāk, otrs saka mazāk, un tā ir vislielākā neskaidrība. Viņš pienācis ir, kad jāveido jauns budžets. Šobrīd viņš tiek veidots, uz nākošajiem 7 gadiem. Jā, lai sākot ar 28. gadu, mēs jau dzīvot no jaunā budžeta. Tas normāli. Tā tas līgums tev nebaida, kas tev būs noslēgts? Mercosur brīvās tirdzniecības līgums arī nekas labs nav. Sevišķi īrijas, Francijas un citu valstu lauksaimniekiem, Latvijas lauksaimniekiem iegūmi no tā nav nekāda, drīzāk zaudējumi, bet es teiktu, ne tik traģiski kā tā neskaidrība saistībā ar nākošo budžetu. Jo, ja mums skaidri pateikt, būs par 40% mazāk, lauksaimnieks zinātu,
kad plānot investīcijas, ko darīt, kā pielāgoties. Ja pateikt par 30% vairāk, arī ļoti labi. Tur būsim zaļa zara, varam plānot to, ko ilgstoši esam atlikuši investēt un tā tālāk. Bet tā neskaidrība ir tas, kas tur tādu uzvilkumu, un tu tā kā sēdi uz vietas un rausties un nezinu, kurā virzienā iet. Pirkt traktoru, nepirkt traktoru, pirkt zemi, vēl nepirkt zemi. Jā, būvēt kūti, nebūvēt. Tas ir tas pats, ko nebūvēt. iepriekš arī par zaļo kursu daudz lauksaimnieku pārmeta. Tagad būs jāmazina lopu skaits, lai tur sasniegtu klimata mērķus. Bet, ir labi pienceni jau, nezinu, teiksim, viņam tur 1,5 gadu, un viņš tā kā redz perspektīvu, gribētu turpināt, paplašināties, un viņam pat būtu nauda, ko investēt, lai uzbūvētu to kūti, bet, viņš nezina, ka nav tā, ka rīt es uzbūvēju jaunu kūtu, un rīt politika pasaka, zini, ka, nevar tu viņu piepildīt mūsu klimata mērķi, un tagad ar to savu kredītu kaklā paliec kaut kur. Tā neskaidrība, tas ir tas, kas būtiski kavē. Tas ir, turpini ģirt. Atejot no Eiropas, teiksim, jautājumiem, atgriežamies Latvijā, un tad man ir jautājums, cik liela ir tāda reālā ietekme lauksaimnieku uz politiskiem notikumiem Latvijā, kas skar lauksaimniecību? Tu domā tā kā partijas līmenī? Ko tad paši zemnieku saimnes? Respektīvi, cik paši lauksaimnieki var ietekmēt to politiku? Tieši tā. Kaut kāds jautājums palobēt, kaut ko vēl ierosināt, piedāvāt, noliegt, teiksim, panākt kaut kāda, kaut ko apturēt. Respektīvi, kāda ir tā reālā ietekme lauksaimnieku? Manuprāt, nekāda, jo ir direktīvas jāpild no Eiropas Savienības un regulas. Tas jautājums divās daļās. Teiksim, ir kaut kas lauksaimniekam nepatīk, ja? Tad tu sāc šķietināt. Ja tas ir Eiropas jautājums, tas ir garāks un sarežģītāks, lai tur kaut ko mainītu. Ja ir regula pasaka, ka Latvijā mums ir katram lauksaimniekam jāaudzē vismaz 4 dažādi kultūra augi, var izstiepties, var sarauties, regula pasaka, mēs viņu vienkārši ieviešam, ja. Bet, ja tas kaut kāds tīri nacionālās izšķiršanās jautājums, tad lauksaimnieks ļoti respektē. Mēs to esam redzējuši. Arī Latvijā? Tieši Latvijā, jo to mēs esam redzējuši gan ar to pašu birokrātijas jautājumu, tad, kad lauksaimnieki jau bija tik ļoti sacepušies, ka tur reģionos arī izbrauc ar traktoriem, bija katram jābildē pēc sējas vai pēc lauka smidzināšanas vai mēslošanas traktora ekrāns. Pilnīgi muļķība. Uztaisīja, pilnīgi mierīgi. Visi šobrīd ir izgrozījuši, un tagad tās prasības daudz maz pieņemams. Tāds, kas vēl svaigākais viņiešu jautājums, jā. Arī pietika pāris reizes tikties ar ministru, lauksaimniekiem tur, teiksim, atkāpi ir uzveicīti. Tā kā es teiktu, lauksaimniecības jautājumos lauksaimniekus diezgan labi respektē, un šobrīd sūdzēties nevarētu. Tas gan ir, es nesaukšu konkrēts uzvārds no ministra pie ministra atšķirīgs, kāds ministrs izvēlas, ka viņš ir varbūt gudrāks un tur mazāk klausīsies pašos lauksaimniekos un organizācijās, bet kopumā es teiktu, Latvijā tā lobēšanas spēja lauksaimniekiem ir ļoti labi. Es teiktu, ar top 5 nozarēm, ja ne nozarēm vai nozaru organizācijām. Eiropā, protams, tas ir sarežģītāk, tāpēc, ka mums vienkāršā kapacitāte nav. Ja mēs skatāmies, piemēram, mūsu kolēģi Dāņu vai Zviedru lauksaimnieku vai pat Somu lauksaimnieku to kapacitāti Briselē, viņiem ir savu organizāciju biroji tur, Briselē uz vietas, kur ir 7-8 cilvēki, kurus strādā tikai ar Eiropas jautājumiem, iet uz visām sanāksmēm. Mums no Latvijas tāds birojas Briselē nav. Mēs tad cenšamies, tad, kad ir tā vissvarīgākā sanāksme, aizbraukt un būt klātienē, bet tas nav tās nopietns darbs. Plus arī mēs svaidamies, tāpēc arī šeit Latvijā mēs birojā neesam šausmīgi daudz. Tad mums jāņem gan nacionālajie jautājumi, gan Eiropas jautājumi, gan tur varbūt kaut kādos projektos jāpiedalās tā tālāk. Līdz ar to, mums vēl jāaudzē kapacitāte, lai mēs būtu arī Eiropā tik jaudīgi, kā mēs esam šeit Latvijā. Zemnieka saima ar kaut kādu daļiņu, kaut kādu lomu visā šajā procesā spēlē? Protams, es teiktu vadošo. Mēs arī skatoties uz lauksaimnieku skaitu, mēs esam lielākā lauksaimnieku organizācija. Teiksim, skaitliski varbūt tie lauksaimnieki nav tik daudz, pie 1000, bet, ja mēs skatāmies reāli ražojošiem lauksaimniekiem Latvijā, tie ir aptuveni 15,000, tad tādi, gandrīz 10% mums ir, bet kas ir tie aktīvie lauksaimnieki? Vidējais saimniecības lielums hektāros starp mūsu biedriem 340 hektāri, kas ir tāda jau nopietna ražojoša pilna laika saimniecība. Ok, viss kārtībā. Tad tu arī esi kā lobists. Jā. Esi dabūjis jau piparu gāzi acīs kaut kur Briselē vai kaut kur vēl protestējot? Nē, man kolēģis gan tagad pēdējos protestos, kas bija 18. decembris, ja nemaldos. Viņš neīstajā laikā, neīstajā vietā, somu kolēģis. Mēs ar savā starpā sadarbojamies sevišķi ar Ziemeļvalstīm. Viņš gan dabūja piparu gāzi acīs, jo viņš gāja gar tiem grautiņiem un tad viņam tika.
Jā, bet, respektīvi, Latvijas līmenī mēs tur izgāžam, pieņemsim kaut kādus sūdus pie zemkopības ministrijas, kaut kādi jautājumi tiek uzlikt uz dienas kārtības. Bet tajā pašā laikā, stumjot kaut kādu viņetas tur protesta laikā šūdu tačku, nepietiek drosmes izgāzt viņu vai neatļauj. Tev neliekas, ka mums usīm tiek apspiesta tā visa protestēšanas kultūra? Man tā pavisam liekas, un ne tikai no zemnieku puses, bet kopumā, man liekas, mums ir pārāk neliberāla protestēšanas kultūra. Pat ne kultūra, tas regulējums. Jo es biju šokā, redzot, es pirmo reizi biju tādos reālos lielos protestos, kas notika Briselē 18. decembrī. Pie mums nekad mūžā neatļautu. Piemēram, bija saskaņots ceļš, kā traktori iebrauks Briselē un kurās vietās viņi stāvēs. Nebija ne tur pavadošās policijas mašīnas, nekas. Brauciet. Protams, viņi sabrauc visur citur, tur, kur nedrīkstēja un tur, kur nebija plānots, nobloķēja ceļus. Neviens viņus par to tur nesodīja, nevilka no traktoriem ārā, nebloķēja. Tur iedomāties nevarētu, ka protestā tagad varētu spridzināt kaut kādas tās skaņu bumbas, kaut ko tam līdzīgi. Viņi tur mierīgi dara, kurina ugunskurs. Tas viņiem pieejams arī Francijā kultūrā. Jā, tu vari protestēt. Man tā sajūta šobrīd rodas, un tas nav tikai par lauksaimniecību kopumā Latvijā. Ka vienīgais protesta veids ir, varbūt tu vari tā mierīgi stāvēt uz vietas un labākajā gadījumā dziedāt. Mums Jelgavā, kad bija šie zemnieku protesti, mums arī tik, cik Hercoga laukums ļāva, tik arī traktoriņi tur bija sabraukuši, ļoti smuki salikti, zolīti, lai cilvēki var garām paiet un vispārējais kaut kādu plakātiņu uz traktoriem tur, priekšā nolikti. Jā. Un viss, un zemnieki tur vienkārši čalo savā starpā kaut ko runājās, un tad tos plakātiņus redz tie, kas brauc garām. Un es domāju, Džek, tā nav protesta akcija. Iebrauciet Jelgavas kaut kādā apveļu ceļā iekšā un uz apli pabrauciet kāds pāris stundas, lai tā uz visām pusēm korķi izveidojās. Tas būtu protests. Nevis pieklājīgi ar tēņām rokās stāv, vai mūsu skolotāji pie Saeimas aiziet, tur līdz uzstājas protesta akciju. Neiesim pie skolotājiem. Nē, tas ir par šiem... Bet pēc tās miermīlīgās... Par mūsu mentalitāti, par to, kā mēs protestējam. Ģirt, kā tu iesāc podcastu? Pieņemsim, es tev saku tur, Konstantīns Zelčs Vuškāns, labākais Labdien! Tāpēc... Man var dzirdēt. Tā arī zemnieki, viņš pirmām kārtām ir nostrādājies. Viņš nav radis to darīt, un tā, kad viņam prasa to darīt, viņš varbūt nepareizi to izdara. Tāpēc ir jābūt arī zemnieks Saimai, bet arī jābūt iekšā cilvēkam, jābūt dusmīgam ir. Nevar atbraukt priecīgs uz protestu. Bet pat pēc tiem miermīlīgajiem protestiem reģionos, ticam, tur pusgadu vēl tur dažādas instances ņēma priekšā tos nosacītos organizatorus. Tas nav tikai mums tiesībām. Cik cilvēki tika izvilkti ārā traktoriem no tās kolonnas, kuriem tur nebija kaut kādas apdrošināšanas, tehniskās vai vēl kaut ko? Bija taču tādi? Kaut kas bija, es no galvas neceros, tas bija 24. gada sākums, 2 gadi atpakaļ, bet nebija šausmīgi daudz gadījumu. Nebija 6, 7, man liekas. Jo es tur redzēju tik vienu izvelk ārā. Viņš brauc kolonna ar policiju. Ko jūs varat tur tādu sastrādāt? Vienu izvelk ārā, nav kaut kādi doķi. Otru izvelk ārā, nav numurzīmes. Trešai, es domāju, tā ir protesta akcija vai sodīšana kaut kāda. Tagad sankcijas visiem saliek, kad es izbraucu uz ceļa. Es tiešām negribu sameloties, neatceros, bet es atceros, ka kaut kāds 6, 7 bija tādi tiešām bišķiņi skarbāk gadījumi, bet tā, ka masveidā visu tur vilktu ārā. Bet skenēja visus masveidā. Skenēt gan jau, ka skenēja. Vai tas ir samērīgi, kad cilvēki iznāk ārā protestēt un sāk skenēt? Pareizi, tas nav, tāpēc saku, mums tas regulējums galīgi nav tāds liberāls, jā, mēs respektējam tos. Es teiktu mentalitāti. Tieši tā. Un man personīgi tas reizēm, tiešām, besī ārā vienkārši izsakoties, jo, ja ir streiks Lufthansā, tad respektīvi visas lidmašīnas stāv. Ja streiks ir metro darbiniekiem Parīzē, tad 12 miljoni ar metro nebrauc. Nevis mums ir vislatvijas skolotāju streiks un 200 skolotāju pie Saeimas. Dzer kafiju un dzied dziesmas. Tā kā pasauksim skolotājus. Tā kā mēs pasauksim skolotājus, tad mēs arī to apspriedīsim. Bet tagad mums ir ciemos jaudīgs viesis no citas nozares. Saki, lūdzu, Valter, tādu lietu. Zemnieku Saeima. Nākotnes plāni. Bez Eiropas budžeta. Pašai organizācijai, tu domā? Jā, pašai organizācijai. Iekšēji, kāpināt vēl biedru skaitu un... Biedru skaitu. Savu jaudu kapacitāti. Varbūt apvienoties visai Latvijai kopā?
Latvijā tas līdzīgi kā ar mentalitāti nebūs iespējams, jo pie 2 lauksaimniekiem būs 3 biedrības visticamāk. Jā. Bet es domāju, mēs esam uz pareizās takas. Gadu no gada aktīvie biedri paliek vairāk. Kaut vai Latvijā kopumā lauksaimnieki paliek mazāk, bet Jā. aktīvie biedri mums paliek vairāk. Līdz ar to arī biedru naudu ieņēmumi paliek vairāk. Pašu kapacitāte ir lielāka. Gadu no gada mēs paliekam lielāki, jaudīgāki. Un kaut kā jūtams ir arī tas, ka aizvien vairāk mūs respektē. Jā. Ok, ideāli. Ļoti labi, ka tas ir respekts. Nē, pat to ir patiesi prieks. Jā. Ok. Girt, nākamais jautājums dienas kārtībā. Jā, tu sēdi tā kā ar divām kājām divās laivās, un tad man ir jautājums, tu kā jūties vairāk, teiksim, kā zemnieks, kurš iegājis ir politikā, vai kā politiķis, kurš ir iegājis zemkopībā? Es vispār Kas tevī nejūtos ir vairāk? iekšā politikā tādā ziņā, ka es neesmu politiķis, tā kā politiķis. Bet nē, es jūtos absolūti kā zemnieks, kurš, nevarētu teikt brīvajā laikā, jo man pamatdarbs absolūti totāli visi ienākumā nāk no darbības nevalstiskajā sektorā, jā, bet es joprojām jūtos, kā es esmu zemnieks, un tād es esmu nevalstiskajā sektorā, jā, tad iestājos par lauksaimnieku interesēm, bet zemnieks ir primārais tas, kas esmu. Jā. Bet tagad tu izveido ap sevi tādu auru kā politikas, piemēram, kaut kāds atbalstītājs vai veidotājs Latvijā zemnieku. Un vai nav tā bijis, ka pieņemsim, tev zvana, aicina uz intervijām, un kaut kādā veidā mēģina, piemēram, tevi diskriminēt ar tavu vecumu? Vai ko tas jaunais te atnācis? Ko viņš zina vispār? Tas gan nekad nav bijis, un es pat teiktu, ka ir tieši otrādāk. Jā. Nē, labi, varbūt kaut kur esi godīgs, te ir rubrika nemelo. Jā, varbūt ir bijis, es pat nevaru iedomāties konkrētu gadījumu, bet pieļauju, ka ir bijis tā, ka nevis konkrēti pasaka, bet zin kā kāds uzmet tādu smīnu, kas ir jaunais džeks, jā. Bet es teiktu, ka it sevišķi jauniešiem tas jāizmanto, jo tevi varbūt klausās 2 reizes vairāk nekā to, kurš jau tur, tūlīt pirmspensijas vecumā ies un savas gudrības mētā. To gan jūt, ka visās, nezinu, kaut vai Briselē, tagad arī bija uzreiz 18. pēc lauksaimnieku protestiem, tajā pašā vakarā pasauc mūsu lauksaimniecības komisārs augšā, tur, kurā 13. stāvā laikam Eiropas komisijā bija arī klāt piesaukts budžeta komisārs, vides komisārs, tirdzniecības komisārs. Sanāksmēs tur bijām gan plašākā lokā, kaut kā 30 no lauksaimnieku puses. Un visos šādu veidu pasākumos viņiem primāri grib dzirdēt, ko saka jaunie lauksaimnieki. Tā kā tas dod nevis kaut kā tevi atmet atpakaļ, ka tevi mazāk respektēs vai mazāk klausīsies, teikšu, ka tieši pretēji tev tam, ko tu saki, pievērš 2 reizes lielāku uzmanību. Tas gan ir, to es redzu un jūtu. Vienīgi, atceros, savulaik bija ar vienu arī lauksaimnieku, kurš pēc tam, jau ir profesionāls saeimas deputāts, nesliktā nozīmē sarunu. Viņš teica, jā, man arī es visu laiku biju jaunais lauksaimnieks, un vienā brīdī man beidz saukt par jauno lauksaimnieku, un tad tā paskaties pasē, tas laiks jau ir pienācis, ka tev vairāk neuztver kā jauno lauksaimnieku. Tāpēc šobrīd, kamēr mani vēl tā uztver, es cenšos to izmantot cik vien var. Nē, tas ļoti labi. Girt? Jā, man gribējās uzdot tādu jautājumu. Vienā daļā sabiedrības valda tāds vienkārši uzskats, par zemniekiem. Kad viss ir labi, ražas labas, gads izdevies, viss kārtībā, zemnieks skrien uz saloniem pēc jaunas mašīnas, lietus, viss ir slikti, salnas vēl kaut kas, un viss ir slikti, ražas nav, un zemnieki, ko dara, skrien pie valdības pēc naudas. Kompensējiet mums tādā garā. Vari laust šo mītu, teiksim, šo uzskatu? Vairākas lietas, ko tur varētu laust. Pirmā lieta pat īstenībā tur daļēji paši lauksaimnieki un daļēji arī valdība ir vainīga, jo tur kaut kāds sausums vai kas, Eiropas komisija pat no Eiropas līdzekļiem piešķir, nezinu, tur 3 vai 4 miljonus kompensācijās, un tad, ko normāls ministrs saka, es izcīnīju kompensācijas, zemniekiem būs kompensācijas. Protams, cilvēki ir sacepušies. Atkal, kas tas par biznesu? Kaut kāds sausums un kompensācijas, vai ne? Un tad man ir tādas dusmas, tie 4 miljoni, tad, kad nozarē, nezinu, 500 miljonu zaudējumi, nevajag, tie
5 euros hektāru tur absolūti neko nelīdz, ja tev ir 400 euros hektāru zāģis. Nu, nevajag, bet ir izbazūnēts pa mēdījiem, ka redz rekur lauksaimniekiem visu kompensēs, cilvēkiem tas galvā ir nosēdies. Par liekas, to arī runa, jo mums, nezinu, ja man pieder veikals un man neiet biznesa, es neejam. Es vienkārši reiķinos ar saviem zaudējumiem. Ar ko zemnieks ir savādāk? Kāpēc viņam maksā tos miljonus? Jo tādas reālas kompensācijas, un arī tie skaitlēks lieli 4 miljoni, bet ka izdala uz visu Latvijas, un ļoti daudz man arī atbalstīt šajā ziņā, nevajag nekādas kompensācijas, jo viņas kopsumā pa pēdējiem 10 gadiem viņas nav pat 3% no kaut kādiem zaudējumiem seguši. Tas ir nieki, tās kompensācijas vienkārši jāizliedz likumu, nevajag vienkārši par to runāt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kāpēc cilvēkiem bieži šķiet, ka tā gaušanās ir tāda, bez mazai sporta pēc, ka īstenībā nav cik slikti, ir tas, ka no malas jau to arī tā neredz. Jo šobrīd es esmu redzējis arī Vidzemes pusē un arī Kurzemes pusē sevišķi vairāku saimniecību, teiksim, finanšu datus. Tur absolūti nav labi. Ir arī saimniecības, kuras jau ir bankrotējušas, viņi vienkārši vēl to nesaprot pēc kaut kādas inerces turpina kustību. Bet no malas kaimiņam, traktori ir visi tie paši, ēkas ir tieši tās pašas, lauki ir apsēti, māja ir tā pati, mašīna arī, bija tur kaut kāda pajaunāka, nezinu, tur 18. 19. gada. Pārdevs nav, tā jau uz priekšu valk, bet tas, ka tur ir pagarināti visi kredīti uz maksimāliem termiņiem, paņemti apgrozāmie līdzekļi, saķīlātas visas zemes, tā, ka līdz kaklam, ka tur elpot nav kur, to jau tu no malas neredzi. No malas tas nav redzams. Arī tās grūtības, bija kaut kādas grūtības, bet viņš dzīvo tāpat, kā dzīvoja pagājušajā gadā, kas ir, bet to, kas notiek aizmugurē, arī nevar redzēt. Bet tas stāsts par mašīnām man ir vienmēr bijis vismīļākais, jo pirmām kārtām man tad ir jautājums, ar ko tad ir jābrauc kaut kā 98. gada Ford Escort, es nezinu, skaidrs, ka lauksaimniekam arī vajag normālu mašīnu, un skaidrs, ka ja ir pilsētnieks vai lauksaimnieks, un mēs uzdevām jautājumu, kuram visdrīzāk, tas džipveidīgais ir vajadzīgs, tā reāli vajadzīgs, protams. Tas ir lauksaimnieks, nevis pilsētnieks, bet tad vienu dienu es pats darba dienās Rīgas centrā dzīvoju, un nācu no zemkopības ministrijas ēkas mājās un iegāju pagalmā, un es tā uzmetu acis uz to autoparku. Bet pilsētā jau nav nekas diži citādāks. Tur ir 18., 19., 20. gads, tur BMW, Audi un visi ir džipveidīgie. Tad tā sajūta tāda jocīga, ka pilsētnieki sūdzās par to, ka laukos kādam ir kāds labs apvidus auto, labs vai varbūt atsevišķos gadījumos netik labs, tad tāda pārākuma sajūta, ka mēs te pilsētā varam, bet nedod Dievs, tev tur laukos būs tas viens Hilux, ar kuru tu reāli strādā, par to mēs te vēdīsim tagad visu mūžu. Nē, tā ir darba mašīna, nav lauksaimniekam obligāti jābrauc ar kaut kādu 92. gada, nezinu, ko tur. Lauksaimnieks arī var braukt ar normālu mašīnu, ja var atļauties, protams. Ja iet biznesā. Ir nākamais jautājums studijā mums mūsu jaunajam censonim. Es domāju, ka cilvēkiem ir tās, kā saka, vātas acīm priekšā izaugušas, viņas ir jākrata nost un jādara to agresīvi, jo visi aizstāv savas tiesības. Piemēram, Covid laikā visi biznesi dabūja kaut kādas tur naudiņas par to, ka tu negāji. Lauksaimniekiem bija tāds atbalsts? No Covid-a, tur nebija dīkstāvs atbalsts, nebija kaut kas nekas tāds, bet tur tajā laikā es atceros, tur bija tas Eiropas atveseļošanās mehānismus un vēl, tur tā nauda gāja vienkārši zurā, ļoti atbilstoši ir tas hrestomātiskais teiciens, naudas ir tik daudz, kā nekad nav bijis. Un, ja mani atmiņa neviļ, tad lauksaimniekiem tur bija lopkopībā, bija kaut kāds atbalsts, kaut kāds 70 eiro pa godu, vai kaut kas tāds negrib sameloties. Un tad visiem lauksaimniekiem, un tāpat varbūt ir viena no tādām iedzīgākajām investīcijām, kas to Covid naudu ir darīta, tika pastiprināti atbalstīti investīciju projekti. Piemēram, gribēja būvēt kūti, uzrakstīja projektu, vēlns nepietika naudas, un tad paskaties, varbūt kur varam paņemt Covid naudu un šitās 3-4 kūtus atbalstīt, vai vajadzēja nopirkt tādu sējumašķīnu, kur daudz ražīgāk var strādāt, to tur varbūt arī atbalstīt. Tur bija kaut kāds naudas klāt vēl šiem te investīciju projektiem, kas varbūt ir savā ziņā normāli, jo tā investīcija, sevišķi, ja privātais biznesmenis, lauksaimnieks to veids, tad tur ir aprēķins, ka viņi atmaksāsies noteiktajā laikā. Kaut kas bija, bet tāda dīkstāvs pabalsts tādas lietas tur nebija. Nē. Ok. Nē, viss kārtībā. Ģit, tavs jautājums. Jā, vai darbojoties zemnieku saimā un teiksim tā, satiekoties ikdienā ar valsts pārvaldi, ir bijusi kādreiz tāda
sajūta, ka viss pietiek, nervi vairs netur, nervi čupā, neko tāpat mainīt nevar. Jā, un pat vairākus gadus tā ir bijis no vietas. Tu ej kā pret sienu, tevi uzklausa, jā, pamāja ar galvu, pacitē regulu, šito nevar, tāpēc, ka regula neatļauj to, un tad vispār vēl ir tur deleģētājs akts, kurš pasaka vēl tā, un tā, neko mainīt nevar. Un tad tu tur pēries kā pa nātrēm, un jā, ir bijis tā. Tas, kas notur virs ūdens, ir tas, ka, tev ir kolēģi. Jūs kopā pacepaties, kā dalīt bēdu, tev pusbēdu, tad nākošajā dienā bišķiņ tas spars ir atjaunojies, bet bija arī tāds 2-3 gadu periods, kur absolūti neviens neņēma aubē nevienu tavu ideju, priekšlikumu vai ko tam līdzīgu. Tad tu pievērsies kaut kādām citām lietām. Tu saproti, teiksim, pie šī ministra izdarīt neko nevar, viņš ir arogants, viņām ir tikai savs ceļš un laiž visu tur grīsē aizvien tālāk. Un tad, kad tu esi izsestējis visas iespējas, labi, tad šobrīd varbūt laiku veltam zinātnes inovāciju projektiem. Paņēmām vairāk tādus, nomainījās ministrs, atkal varam strādāt. Jā, bet, kaut kā tā, bet es teiktu vienkārši, izējot no tās pieredzes, kas man ir, ka ierēdniecība nevajag viņus visus automātus vienmēr demonizēt. Tur ir absolūti stulbais gals, protams, bet ir arī tiešām ļoti daudz labu, ekscelentu ekspertu tur viņu starpā. Un tas pats svarīgākais laikam ir tiešām tā ministra darba stils un vadība, jo vieni un tie paši cilvēki zem dažādiem ministriem, es redzēju, darbojas pilnīgi citādāk. Pie viena ministra viņi klusē un tev citē regulas. Pie nākošā viņi paši piedāvā labākos risinājumus, kā mēs to varētu izdarīt, lai tev mazāk tur, jāklikšķina iekšā kaut kādās sistēmās kaut kas. Tā kā jā, problēmas, protams, Latvijā ierēdniecībā ir, bet nevar viņus visus demonizēt. Muļķības tur ir ļoti daudz, jā. Bet vai nav tā, ka, piemēram, tajā ministra kabinetes sastādīšanas procesā, piemēram, atbildīgās nozares ministru nevarētu apstiprināt, ja, piemēram, nebūtu zaļo gaismu devusi Zemnieku saima? Piemērs nesaukšu, tā ir bijis. Okay. Nē, viss kārtībā. Šis ir podcasts, mēs uzdodam jautājumus. Viņam nav jāpaskaidro sīkāk. Skatītāji, jūs paši mākat ielīst internetā un izlasīt. Tas arī ir normāli, bet skaidrs, ka, kā pats premjeras gribēs strādāt ar, zemkopības ministru, kuru lielākā lauksaimnieku organizācija nepieņem. Vai mēs varam skatīties, uz LDDK un LTRK, kā viņi varēs strādāt, ar ekonomikas, ar finanšu ministriem, ar kuriem viņi, saprot, ir bezjēga strādāt. Loģiski, tad premjeras vai premjere, kas sasāda to ministru kabinetu, saprot, labi, neieprogrammēsim te problēmas jau pašā startā, tad ņemam kādu citu. Jā, tā ir bijis. Ok, nē. Un nākamais jautājums. To ir prieks īstenībā dzirdēt, ka pat tādā līmenī ir kaut kāda, teikšana. Jā, tas ar citu ir milzīgs mazās valsts plus un francūžu, spāņu un viss kaut kas mūs apskauž, jo tikt līdz savas nozares ministram, tas ir, burtiski viena vatsapziņa, jā, kad tiekamies uzējam augšā, varbūt jau pēc 10 minūtēm to var izdarīt. Sazvanīties var jebkurā laikā, tikt līdz premjerministrei vai prezidentam arī 2-3 WhatsApp ziņas ieliec kalendārā laiku, kurā abi tiek un tiekaties. Francijā, lai tiktu līdz lauksaimniecības ministram lauksaimnieku organizācija, tas jau tur mēnešu sagatavošanās darbs, jo tur tā visa mašina ir tik milzīga. Neņemsim tagad vērā tās vecās rietumvalstis. Viņām ir bijuši pasaules kari, viņas ir ātrāk pēc pasaules kariem tātad mēģinājuši šo savu tautsaimniecību uzlikt uz sliedēm. Mums šeit bija okupācija, ja, kamēr viņi tur pa vīnogu laukiem tur dzēra garšīgus dzērienus un audzēja garšīgus lielopus, mēs tikmēr šeit ar metalurģiju nodarbojāmies. Ja. Šādā valstī metalurģija, jūs saprotat? Man liekas, no tā atgūties, kamēr mēs vēl izsmelsim visu tās industriālās paliekas, gudrona dīķus un visus kosmosus, kas tur aprakti un vispārējais, ilgs laiks paies. Kas tobrīd tajā pašā laikā Francijā, Vācijā, netik daudz bija. Jā. Viņi tur uzreiz viss bija nojaukts, pēc kara varēja ātri atjaunot. Ir nākamais jautājums. Jā, kādi varētu būt, teiksim, kaut kādi tādi iedrošināšanas vārdi vai padoms jauniem cilvēkiem, kas nevar izšķirties par to, vai dzīvot pilsētā, vai tomēr iet uz laukiem un mēģināt pievērsties lauksaimniecībai?
Nu, no nulles pievērsies lauksaimniecībai. Nevajag mēģināt, tur nekas labs toču nesanāks. Un pat ar visiem dāsnajiem ministrijas atbalstiem, jo šobrīd pilnīgi reāli tu vari saņemt, kā cilvēks, nezinu, visu dzimis audzis Jelgavā, piemēram, izdomāja, ka es kaut ko laukos gribu darīt, ticis pie savu 1 hektāru zemes, ministrijā var aiziet dabūt 15,000 grantu. Nu tā, ka 15,000 nauda, kas nav jādod, un tālāk arī 40,000, kad es nedaudz paudzies, nauda, kas nav jādod. Bet, loģiski ir konkrētai investīcija, biznesa plānam jāiztverē. To visu var dabūt, bet, labākais, kas tur var būt, ir, kaut kāds super tāds nišīgs produkts, nezinu, kaut kāda tur... Čiploku audzēšana. Nav tik viegli, kā tas izskatās no malas. Vajag parunāt profesionāliem ķiploku audzētājiem. Vispār dārzeņu sektorā tur ir liela problēma ar tirgu un tirgus pieejamību. Un arī sākot no nulles tās investīcijas kaut vai, lai nopirkt sev pamatresursu zemi. Sevišķi šeit Jelgavas pusē tās cenas ir tādas, ka tad, kad tu, teiksim, uztaisīji savu biznesa modeli tādu minimālajā prasībā. 30 hektāriem, teiksim, dārzeņu audzēšana ar visu tehniku, kas tev vajadzīga uzglabāšana, tur zem 1 miljonu tas nenostāsies. Tā kā, ja man nebūtu absolūti nekāda saistība ar lauksaimniecību, es tur arī iekšā nešaut, tā kā ir kaut kāds tā ģimenes saimniecība, tad tas ir... Tas ir savādāk, jā. Bet mēs neizveidojamies tāda kā kastu sistēma? Tā tas visur pasaulē ir, jā, un nav tāda arī laba risinājuma, kā to mainīt, jo mums ir uz kurienu paskatīties. Mūsu lauksaimniecība šausmīgi jauna. Viņi faktiski 90. gados, no 90. ir būvēti no jauna, jo tā padomju sistēma absolūti nestrādāja. Visas milzīgās fermas kolhozē. Mēs pārgājām atpakaļ uz privāto, bet mēs varam apsīties, kāds ir Vācijā, Nīderlandē, vis kaut kur citur, kur okupācija nebija un tādas straujas struktūru maiņas nenotika. Tur jau ir tieši tas pats no malas uzsākt lauksaimniecību. Nav iespējams no Nīderlandē, lai nopirkt 3 hektāru zemes vajag 500,000 eiro. Jā. Tur tās cenas ir šausmīgas. Tas ir biznes, ko manto. Tas nav biznes, ko nopērk. Ir bijuši dažādi mēģinājumi arī Ziemeļvalstīs. Valsts galvot kredītu, lai jaunais censonis varētu nopirkt to saimniecību, bet tā gala cena, ja tu viņu gribi pārdot par tirgus vērtību, tāda, ka biznesa plānā 60 gados atmaksāt to kredītu nevar. Tā ir pasaules problēma, kurai tāda īsta risinājuma nav. Respektīvi, varētu vienkārši nopirkt mazu vasarnīciņu zemes gabaliņu, kur audzēt zemenes, bišķiņ priekš sevīm pavasaru un nekas vairāk. Tas gan nenozīmē to, ka nevajag mēģināt. Es tieši gribu teikt, skatītājiem jāmēģina. Mums, piemēram, tādā demografiskajā krīzē, tagad mēs teiksim jauniešiem, ziniet, nesapņojiet par tādu lietu kā zemnieki, ja jums tēvam nav piederējuši, tur, nezinu, 300 hektāri. Viņš teiks, ko? Es ceru, ka kamera vēl nav nogriezusies nost. Es ideju apsīties. Uzdod nākamo jautājumu, lai bet es vēl varu papildināt par šo pašu. Ir pilnīgi normāls modelis. Es sāku nodarboties ar lauksaimniecību, bet tas man nav primārais ienākumu gūšanas veids. Ļoti strādā šobrīd arī tas, ka it sevišķi tagad, kur, ja tas ir biroja darbs, bieži var kaut kāds attālinātos risinājums, vismaz pāris reizes nedēļā pielāgot. Labi, strādā. Tev maizes darbs ir kaut kur varbūt Rīgā, kur pieslēdzies attālināti, un tad brīvajā laikā, tīpaši vēl, ja tas ir reizē darbs un hobijs un nodarbojas savu saimniecību. Iespējams, kaut kas labs var sanāk. Iespējams, tu atrod to savu nišu, nezinu, tur kaut kādas kombučas ražot vai ko, un kur ir tirgus un kur pērk un tas biznes aiziet. Ja man prasa iespējamība, tā iespējamība ir zema, bet, biznes, es nezinu, tādu biznesa nišu, kur ar garantiju tu vari uzsākt un viss aizies, vai ne? Tā ir, jā. Tu minēji, ka jums ir kaut kādi apmēram 1000 biedri, vai ne? Jā. Biedrībā. Viņi ir tā kā no visas Latvijas vai tā kā no Zemgales vairāk? Nē, tur tas reģionam pārklājums ir par visu Latviju. Aptuveni trešdaļa ir no Zemgales. Tad vismazāk, manuprāt, bija Latgalē 18%, tad bija Vidzeme 20 kaut kas, un tad atlikušie bija Kurzeme. Tas reģionu pārklājums ir visai tāds viendabīgs, es teiktu, un arī visas nozars ir 30% lopkopība, lielākā daļa ir graudkopība, aptuveni 45-50% ir vēl dārzeņi un jauktās, bet arī tas nozaru klājums ir pa visām nozarēm un arī saimniecību lielumu. Es teiktu, mums nav šausmīgi daudz tādas saimniecības, kuras ir hobija saimniecības. Mums tiešām profesionāls saimniecības, tie, kas sākot, teiksim, ar kaut kādiem, kā kurā nozarē hektārus man nepatīk minēt parasti, tāpēc, ka 3 hektāri graudkopībā ir nekas, 3 hektāri dārzeņu kopībā jau ir kaut kas, bet tās profesionālās saimniecības. 1, 2, ir arī tādas ar 20 cilvēku saimniecības, jā.
Tā kā viss spektrs ir noklāts, bet, ja mēs mēram pēc hektāriem, tad vidējā saimniecība vidējais biedrs 340. Tu minēji, ka jūs gribat arī tagad nākotnē kaut kādus jaunus biedrus piesaistīt un visu pārējo. Es pieņemu, ka jūsu biedrība, lai arī lielākā, bet nav vienīgā Latvijā pēc idejas, kas tos potenciālos zemniekus var uzrunāt, kāpēc viņiem jāiestājās tieši jūsu biedrībā. Mēs paši to arī darām. Mēs katru ziemas periodu, ziemas cēlienu arī tagad februāra sākumā brauksim pa reģioniem visiem, rīkojam seminārus, kas ir atvērti pilnīgi visiem, stāstam par to, kas gada laikā ir izdarīts un par to, kas ir plānots. Tā ir vispār tāda dalība nevalstiskajās organizācijās, tā ir kaut kāda Latvijas problēma, jo, ja mēs paskatāmies uz Vāciju, Austriju, kaut vai uz tiem pašiem lauksaimniekiem, 80-90% ir lauksaimnieku organizācijas, katru gadu maksā biedru naudu. Latvijā tas kaut kā nav aizgājis. Mums ir 10-15% lauksaimnieku, bet tā nav lauksaimnieku kaut kāda unikālā lieta. Mēs paskatāmies arī uz to pašu skolotāju arotbiedrību. Kaut vai par skolotājiem nerunājam daudz, ja? Tur arī ne tuvu nav visi vai puse skolotāji. Apskatāmies uz mediķu arotbiedrībām. Tur arī nav ne puse vai visi mediķi. Mums kaut kā nav iekšā arī asinīs tas, ka mums ir kopā jābiedrojas. Es saprotu, ka nav tur biedrošanās vispārējais. Tur cilvēki ir apzinājušies padomu laikos, tur sadzīti partijās, holhozos, solhozos, vēl kādās tur zivjuštajos te, visiem tā kā tie, noguruši ir un viena paudze pārdzīvo vairākus laikmetus, viņiem ir tāds drusciņi, kā saka, apzināšanās, bet tev, piemēram, tagad personīgi. Tu esi jaunais lauksaimnieks, kurš drīz jau kļūs vairs ne par tik jaunu lauksaimnieku. Aizvietos noteikti arī savu ģimeni. Būs tas, kas to visu mantos un turpinās. Un cik ir jāsamaksā tev naudu, lai tu atteiktos no tā visu? Piemēram, mums ir tagad Eiropas Savienībā, tur aizvien vairāk un vairāk mums tur uzliks tur milzīgus tur noteikumus. Dariet šitā, dariet tā. Kas būs tas kliņķis vai tas kā saka, tas akolips, kas tev vienkārši pateiks viss. Es pārdodu. Tu man neticēsi, bet, jo tas izklausās šausmīgi klišejs, bet tādas naudas nav. Es to varu paskaidrot arī, kāpēc. Jo man šādi baigi patīk pa dienu pasapņot, ir sevišķi brīvdienās. Un tad tās mīļākās tēmas, par ko sapņot, ko es darītu, ja laimētu 1 miljonu, 30 miljonu vai miljardu. Es nezinu, vai miljardu vispār loterijā var laimēt, bet teorētiski es par to sapņoju, varu sēdēt, skatīties sienā un 2 stundas par to nosapņot. Un pilnīgi visos scenārijos es tāpat esmu lauksaimniecībā. Es tur varbūt esmu sapircis gadžetus tādus, kuriem ekonomiskā pamatojuma nav, bet tas ir tas, ko es arī gribu darīt, tad, kad es esmu, pensijā beidzis visu darbus, ja vien man prāts un fiziskā veselība tur to ļauj. Es to būtu gatavs arī darīt pa velti, un es īstenībā šobrīd to nosacīt daru arī pa velti, jo vienīgais algotais darbinieks, nevarētu teikt, darbinieks ir tēvs, kurš dzīvo no saimniecības ienākumiem. Es tur nosacītu pro bono strādāju, bet man patīk. Man vienkārši patīk tas. Es arī, tā būtu tāda nozara, kur tiešām caurmērā 10 gadu periodā nopelnīt neko nevar. Es visticamāk tīri prieku pēc tāpat kādu nedēļu pavasarā ar to traktoru pabraukt, jo tas patīk. Nav tāda summa, ko man var piedāvāt, lai es tagad atteiktos no visa, kas te kaut vai neilgā periodā, bet tomēr jau 3 paudzes tiek veidots. Nav tāda summa. Okay. Tas ļoti labi atbildi. Paldies. Mums tāģīt raidījums ir uz beigām. Pirmām kārtām ir jāsaka paldies tev, Ģirt. Vienmēr lai paldies, Ģirt. Paldies tev, Valter. Paldies. Tātad skatītājiem. Ja jums patīk šis saturs, ko mēs priekš jums radam, tie jaudīgie viesi, ko mēs aicinam, jautājumi, ko mēs uzdodam un atbildes, ko saņemam, abonē šo kanālu, spiedīkšķīt uz augšu, raksti komentāros. Nav izslēgt, ka tas, ko tu uzrakstīs komentāros, ir vairāk nekā 6 vārdi, lai algoritms mums labāk strādātu. Un, ja būs sakrīgi jautājumi, mēs noteikti pārskatīsim viņus Valteram un publicēsim atbildes arī. Mums ir tāda tradīcija, Valter. Uz raidījuma beigām novēlējums. Un tā kā mēs atrodamies Jelgavā, kas ir Zemgales galvaspilsēta, Latvijas maizes klēts un tā tālāk un tā joprojām, kā mums tik latvieši nav iesaukuši. Varbūt novēlējums lauksaimniekiem un mūsu skatītājiem 2026. gadā. Tad man būs 2 novēlējumi, jo lauksaimnieku un skatītājiem, man liekas, tas būs
divas dažādas auditorijas. Kā viņš dala visu? Lauksaimniekiem es novēlu nepadoties un nenokart galvu ir sūdīga, bet būs cits sūdi, šitie aizmirsīsies, kaut kā izklusieties. Bet iedzīvotājiem, es domāju, tas nebūs tās ļoti mīlīgs novēlējums, bet es redzot to, kas bieži notiek apkārt un sociālos un visur. Draugi, mazāk bišķiņ čīkstam un vairāk daram strādājam. Mazāk domājam, ko valsts jums var iedot, bet ko jūs varat iedot valstī, tad jau būs labi. Mazāk čīkstam, vairāk daram. Ļoti labi. Ļoti labi. Ja tev ko piebilst? Jā, es varu paturpināt šo novēlējumu ar iedzīvotājiem un biežāk ieslēdziet kritisko domāšanu. Biežāk ieslēdziet kritisko domāšanu, neticiet visam, ko raksta, ko stāst. Pārbaudiet, pārliecinieties, meklējiet citus informācijas avotus, jo katrai monētai ir divas puses, un ne viss ir zelts, kas spīd. Un tā apmēram. Biežāk ieslēdziet kritisko domāšanu. Tiešām, it īpaši šogad ir vēlēšanu gads, 3 politiķi sāks runāt dažādas muļķības, vieni sevi slavēt, citi citus nopelt, un tur būs tādas samazgas, tāpēc bez kritiskās domāšanas vienkārši samulsīsiet un nezināsiet, par ko balsot. Kaut kā tā. Liels paldies Ģirtam Bumbēram. Liels paldies Valteram Zelčam. Paldies arī man, Konstantīnam Zelčam Vuškānam, par šo skaisto pavadīto laiku mūsu podkastā Pārlielupe. Uz atvedām mūsu oficiālais mūzikas devējs un atbalstītājs Kjumanis pāri kalniem. Paliec ekskrītāji. Pamest savus paradumus un gan jau arī pret sevi zvērēt būs grūti tēmēt uz augšu. Ja man pieredz parasti uz tevi tēmēt, bet fuck it, tā es tikai turu ķēdē pats sevi. Jā, domā, ka mūžīgi bohēmija ielās palīdzēs lietot, ko deva man māt. Veseli pārklāja deguma kārt, nevaru palaist un neatpazīs. Īstāku par mani neatradīs, jā. Pārgā pāri sev un noskaņoties lai sunshine, apsvītnāna krāj. Melnās dienās viss tik slikti liekas, gaišās kāpju kalniem pār sevi pierād. Redzi, kad ieliec visu sevi iekšā, kad redzi mērķi priekšā trāpīt vieglāk desmitniekā.